Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārznīšana, zvanu Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh! Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Sveiciens visiem 7. Blondie grēki epizodē. Ralf, kā tu šodien jūties? Es šodien esmu tāds nedaudz saguris fiziski, tāpēc, ka es to visiem jau saviem draugiem esmu pastāstījis, bet, respektīvi, es jūnija sākumā sāku iet dejošanām. Un man ir 2 dejošanas nodarbības kā nedēļā pa stundiņiem. Jā. Un nav tā, ka mēs protams, tā kā es tur iesīsu un mēs kustamies daudz, bet tāpēc, ka tās ir tie konkrēti laika un datumi un ar manu slikto laika plānošanu, tas paņem daudz tā kā, manu laika, vai ne? Un līdz ar to esmu sācis mazāk iet uz sporta zāli, vai ne? Un es pēdējā laikā sapratu, ak, mans Dievs, es tā kā pa nedēļu paspēju darba dēļ tik daudz tā kā mentāli nogurt, bet es nepaspēju izlikt visu savu fizisko enerģiju. Bet vakar man bija superīga svētdiena, kuras mājās dejoju pusotstundu, tad bija dejošanas treniņā, un tad vēl aizgāju uz džimu uztaisīt legdeju, un šodien es jūtu, kā man viss ķermenis vienkārši... Staro? Nu, nevis staro, šodien viņi vakar staroja vakarā, man bija tāds, cik forši, jā, un šodien vienkārši sāp visas meliņas, un tāpēc es jūtos bišķi tāds, saguris, bet tā, es domāju, es jūtos ok. Tad jau tu šodien jāatpūš, tu jau gribēji šodien, ka tu vēl eji pēc epizodes. Nu jāturpina. Sapratu. Nu, lūk, es biju sporta spēlēs pa brīvdienām, es biju arī gribēju pieteikt vietu, ļoti atmiņā paliekoša, rezidence Kurzeme. Man tur mammai notika darba pasākums, un es biju šokā par to lokāciju, es biju patīkami pārsteigta par visu, kas tur notika. Mums bija uguns šovs, mums bija tāds milzīgs čuguna katls ar 120 cilvēku paeļas porciju, un es vienkārši biju šokā, es nekad neko tādu nebiju redzējis, tur reāli taisīt, tur bija mīdies iekšā, tur bija garnels, tāds milzīgs katls, vienkārši manā augumā. Es visu kaut ko redzēju pirmo reizi. Bija arī dzīvā mūzika, bija arī 4 brāļi, tādi komēdijas šovs, viņi atbrauc, tur mēs pasmējāmies kārtīgi. Tāpēc man bija tāds patiešām jaukas brīvdienas ar ģimeni, vēl supojām, un bija tās sporta spēles, kur bija katram tiešām sadalījāmies komandās, tiešām sacentāmies. Un es gan apsolījos, ka es vairs nespēlēšu volejbolu kopš jāņem, bet esmu spēlējusi, un to var redzēt. Atkal nolauz nagu? Tas pats nāks, viņš nav sadzījis. Šoreiz, jo pēc jāņem man viņam lika virsu, un tagad viņu atkal nolauzu, spēlējot volejbolu. Bet es sapratu, kāda atšķirība, ko es tagad sēdēšu malā, tikai tāpēc, ka man ir nagi, nē, tas ir lame. Jā, bet nāks man viens nav, un vēl ar vienu man sirds sāp, bet es aiziešu pirms pozitīvus, atkal salabot cerams. Bet esmu atnesusi arī mums Drinky Drink dienas dzērienu, un šoreiz man līdzi ir bezalkoholiskais dīlaits ar pomegrāna. Granātābolu enerģijas dzērienu. Granātābols enerģijas dzērienu. Un viņš patiešām garšo labi. Es šos biju paņēmis līdzi arī uz to sporta spēlēm. Un mans teica, ka viņš parasti izvairās. Nu, vispār tur arī cilvēki teica, ka viņš parasti izvairās no tām bezalkoholiskajiem alus dzērieniem. Jo ir tāda sajūta, ka, kāpēc, kāda jēga no viņiem, vai ne? Jo viņi īstenībā gan jau negaršīgi. Bet šis man patiešām garšo. Tu tūlīt pamēģināsi. Un pa to laiku varbūt tu jau vari sākt, ko notiek sadaļu. Es laikam gribētu pievērst uzmanību, jo es tam ļoti daudz sakoju līdzi. Tātad pirmkārt, aizspējas pēc kaut kādām 10 dienām, man liekas, iznāk jauns albums, bet viņu vispār ļoti daudz tā kā controversial lietās ir iesaistīt. Vienmēr sakot, daudz runā par viņu un daudz runā sliktas lietas tieši, bet, respektīvi, kas notika tagad? Pirms kāda laika cilvēki pamanīja, ka viņi tā kā tusē kopā ar tādu, man liekas, viņš ir UK repers, es neesmu pārliecināts, bet Sensual C. Un tas likās jau dīvaini, jo viņam ir tā kā meitene un blablā, bet no sākuma vēl neviens neko neteica, jo varbūt viņi tur kaut kādu dziesmu taisa kopā. Jo viņš arī ir mūziķis un aizspējas arī ir. Viņām ir reperi, Un, respektīvi, tad notiek tāda lieta, ka pēkšņi tā viņa meitene sāk taisīt kaut kāds exposing video, ka tā kā par to, ka viņš viņu tur krāp. Un tieši tajā brīdī, es neesmu skatījies visus tos video, tu arī paskaidrošu, kāpēc.
Respektīvi, viss internets runā par to, ka viņš viņu krāpa, nokrāpa un ar to Ice Spice, un Ice Spice izlaiž dziesmu Did It First, kur kur dziesma ir par šķītošanu, un respektīvi tajā dziesmā, tas Central C, tajos video, viņi stāstīja par kaut kādām ziņām, ka viņi tur ir centusies pārbaudīt viņu telefonu, un viņš tajā dziesmā sāka, kad viņš tā kā, kad kaut kāda meitene, respektīvi, kas varētu būt tā viņa meitene, ir pārbaudījis viņu telefonu, bet viņš ir paspējis izdzēst kaut kādas ziņas. Un, respektīvi, un izlaiž to dziesmu, un tas video tur tā Ice Spice all over him with her ass and stuff like that, un arī viņi promotē to dziesmu, un tad viņi kopā uzstājās festivālā, un tagad viss spekulē, kad, un basically tas viss notiek, kamēr tā viņa meitenei, viņai tā kā diena pirms viņas dzimšanas dienas, un viņa tā kā tur, es īsti nesapratu, vai viņa tur izšķīrās vai neizšķīrās, jo viņa teica, ka viņa šķīrās, bet viņa nespēja izšķirties. Bet, respektīvi, un viss internets tā kā nostājies pret to Ice Spice un Central C, bet tas, ko es noskaidroju, un par ko cilvēki runā, ka tas īstenībā viss ir milzīgs PR stunts, lai promotētu viņu dziesmu un lai promotētu to Ice Spice albumu, jo respektīvi, viņai iet tā kā sliktāk pēdējā laikā, nekā, piemēram, pagājušajā gadā, kad viņi bija tur over the top, tā kā viss bija par viņu. Tas, ko es arī pamanīju, kāpēc es pilnībā ticu, ka tas ir PR stunts, tāpēc, ka tā meitene, viņa taisa tos exposing video. Tur ir vēl svarīgi pieminēt tādas detaļas, ka tā stratēģija visticamāk nebija tā, ka Ice Spice ar to Central C to izdomāja, bet viņu tā kā marketing team. Jā. Un, jo bija kaut kāda ziņa, ko viņš bija rakstījis viņai, kas tā kā parādītu to, ka viņš zina, ka kaut kas tulīt būs slikti, bet viņš nekā nesaka, kas. Jā. Un, respektīvi, tur arī, klīst baumas par to, ka tas speciāls marketing team izdarīja tā, lai arī viņa neko par to nezina, ka tas varētu būt tas PR triks. Yeah. Un tur arī iesaistīts, ka ir bijuši vēl kaut kādi PR triki, arī tāpat meitene runā par to. Un, un respektīvi tas, ko es sapratu un par ko cilvēki runāja internetā, ka viņi pārāk, pirmkārt, ka varbūt arī viņa zina, jo viņi tā kā pārāk mierīgi par to visu runā, ka viņi vienkārši kā, un plus viņi arī saka kaut konkrētas lietas, kuras ir, pieņemsim, tajā dziesmā, vai arī kaut kādas konkrētas lietas, kas tā kā tika darīts speciāli, lai tā kā promotētu to visu. So, tur ir ļoti interesanti viss tā situācija. Es nevaru sagaidīt, kad vispār atklāsies, kas tur īsti bija. Varbūt arī nekad neatklāsies. Bet un otra spekulācija ir tas, ka tā kā, kad tas marketing team speciāli darīja tā, lai tā meitene tagad runātu internetā, jo viņa ir influencer, viņai arī seko daudz cilvēku, un respektīvi viņi ir izdarījuši tā, ka, lai viņa tā kā, ka viņai cilvēki prasa, kas notiek, tā kā, vai tad jūs neesat kopā, un ar domu, kad viņa sabruks un pati sāks liktos video, respektīvi, ka tas uztais to visu PR stuntu tā kā dabīgi, jo viņai cilvēki pieprasa, viņa stāsta, un tad visi tā kā cilvēki, ir viņas pusē, bet tajā pašā laikā viņa stāsta par to dziesmu un runā par viņiem abiem. Tāpēc dod to popularitāti. Jā, tāpēc cilvēki grib zināt, ko viņi saka tajā dziesmā, ko viņi dara tajā video, jo viņi visas tās lietas piemin. Tā kā tālūk. Bet tā meitene, tā viņa bijusī draudzene, es pieņemu, ka jau bijusī visticamāk nezināja, ka tas notiks. Viņa nebija brīdināta, vai ne? Jā, vai nu viņa nebija brīdināta, kā izskatās, vai nu viņa zina un tēlo. Jo, ja viņi nebija brīdināti, tad, lai arī kāds stunts tas būtu, tas ir tāds necilvēcisks. Jā, tāpēc tas par to cilvēku runāja, ka tas pilnībā nav ok, es tam piekrītu, bet man patīk ļoti jaunā dziesma, un es gaidu Ice Spice jauno albumu, un te ir teorētiski pati Ice Spice, viņa pirmkārt nostrādāja, otrkārt pati Ice Spice, viņa jau neko tādu nedara, viņa vienkārši tā kā čilo vai botās dziesmu. Protams, vainīgs ir vīrietis. Tieši tā. Uz šīs notas saskandināsim. Lūdzu, novērtē no 1 līdz 10, kā tev patīk šis. Tiding! Wow! Viņš ir garšīgs, un viņam, man ir tāds, ka tur ir tā alus tā piegarša. Tāds ķiršu aliņš tāda sajūta, ne pēc garšas. Nav ķiršu, bet... Ļoti labs. Jā, un man tieši viss teica, tie sporta spēlēs, šitā ir reāla štela. Šis ir ļoti labs, ir sevišķi, manuprāt, jo man ļoti bieži nepatīk salda dzērieni arī pēdējā laikā, un šis ir tiešām tāda laba alternatīva, tā kā kaut kādam atspirdzinošam it kā saldam dzērienam, bet viņam ir tas alus rūgtums nedaudz. Jūti pēc garšu tādu, kā kanēls, ne, bet tā kā kaut kas tāds interesants. Ir. Respektīvi, noteikti izmēģināt, ja jums ir vēlme kaut ko jaunu pamēģināt, dot iespēju. Nākamā lieta, kas notiek, ir Trumps tika sašauts. Un es domāju, ka tas īstenībā ir diezgan interesanti, jo izrādās, ka
tas cilvēks, kas viņu sašāva, ir 20-gadīgs jaunietis no kaut kādas tuvējās Pensilvēnijas štata, ja, tuvējās apkaimes, jo tas notika tajā brīdī, kad viņš vispār uzstājās kampaņas pasākumā, un jā, dažas minūtes pēc tam, kad viņš bija uzstāts savu uzrunu, viņam iešāva ausī, un viņš tur palika, un tās bildes tādas vispār tādas varonīgas izskatās, viņš izskatās tiešām spēcīgi, un tagad viss internets ir tieši par to, un jā, īstenībā diezgan traki, tā, jā. Viss internets ir ar tiem mīmiem, kur pieņemsim Lana Del Rey vai Ariana Grande, viņiem ir mūzikas video, kur Ariana Grande šāva loku, Jā. un ķipam, nu tā kā, ka viņa ir tā, kas trāpa, vai arī Lana Del Rey, bet es redzēju, es nezinu, vai tas ir īsts, bet basically kāds bija uztaisījis editu ar Lana Del Rey, jo viņa ir tāds video, kur viņa ar bazuku šauja helikopterim, un kāds uztaisīja to editu, un, bet tas, ko es nezinu, vai tas ir real or fake, kad it kā Lana Del Rey ir ietvītojusi, tā nevarētu būt es, jo, ja tā būtu es, tad es būtu trāpījusi. Tā kā... Par to netrīkst smieties. Nu jā, domas dalās internetā, bet vispār, ko es gribēju pateikt, vispār tā Amerika vēlēšana šobrīd tās kampaņas, ko dara Baidens un Trumps, tās vienkārši trakas lietas. Nē, tas nedaudz tā kā no kaut kādas filmas komēdijas izņemts ārā. Nē, nu tāda sajūta, ka tas tiešām nav pa īstam, piemēram, bet viss trakākais, kas man likās, viņiem bija tās debates, es neesmu vēl apstījies, bet, nu, man visi pazīstamie runāja par to, ka viņi abi ir pilnībā bizāri, tā kā abi divi, un visi tiešām domā, tā kā vai šie ir vienīgie kandidāti, bet tas, kas man likās tiešām, tas bija, man liekas, tas bija Bidena downfall, kad bija kaut kāda tā runa, kur viņam bija jāiepazīstina ar tā kā Ukrainas prezidentu, un viņš nosauca tā kā Ukrainas prezidentu par Putinu. Jā, bet viņš arī tā teica, mums ļoti viņš tur tik labos vārdos tā tur uzslavēja. Viņš labos vārdos uzslavēja, un tad pasaka Putins. Un tad viņš jau aiziet prom, un tad viņš saprot, ko viņš pateica, un viņš atgriežas un tas, kurš uzvarēs Putinu, tas prezidents Zelenski. Nē, viņš tagad, Putins, tas ir jāuzvar, tāpēc mēs sauksim tagad Zelenski. Nu, nē, tas bija interesanti, jā. Tas ir pilnīgs vāks. Jā. Nu, un tas, ko vēl var šeit pieminēt klāt, ir, es redzu visu laiku tik tā kā man lec ārā, kad Trumps savā istabā klausās 50 Cent dziesmu Many Men Wish That Upon Me. Un viņš, visi par to smējās. Un bija kāds ielicis, nezinu, vai tas īsti vai ne, bet īstenībā patiešām savā koncertā 50 Cents bija uzlicis fonā Trumpa seju. Bet, ļoti, ļoti interesanti. Paldies Dievam, ka es nedzīvoju Amerikā. Latvija ir tik skaista vieta, kur būt. Un tur vienkārši dosimies tālāk pie nākamā tēma. Tiešām, plus es vienkārši gribu vēl pieminēt, ka Latvija ir skaista vieta, kur būt, un mūsu šī brīža prezidents ir vienkārši ikona. Zelta gabaliņš. Viņš ir tiešām, izglītots, māk runāt angliski. Māk runāt ar cilvēkiem, zin, kas cilvēkiem interesē. Viņa Instagrams, viņš ir mans mīļākais influenceris un prezidents vienlaicīgi, jo viņš tiešām, honestly, that's what I wanna see. Ok, so visu pačkojam Instagram. Nu labi. Un kas ir pats karstākais, kas notiks šajā negaiļas nogalē? Pozitīvos! Nu ko, mīļais, ceru, ka jūs tur būsiet, jo mēs tur noteikti būsim. Un mēs arī, starp citu, būsim tērpušies... Mēs būsim tērpušies kauboju tērpos. Un mēs aicinām arī jūs to darīt, jo... Tiem, kuri būs saģērbušies kauboju tērpos un atradīs mūs, mēs varēsim jums piešķirt balvas no Lielvārda salas. Jā, gan aliņu varēsiet dabūt, gan zeķes kupons, nu, respektīvi, viss kaut kas interesants, tāpēc noteikti uzlieciet kauboju cepuru, mums būs, mēs tur būsim, un jā, ko tu gaidi visvairāk pozītē, jo mums 3 headlineri ir Jason Derulo, mums ir Offsets un Nothing But Thieves, un tas notiek 19. līdz 20. jūlijā. Kas? Ko tu gaidi? Nu, es tev godīgi pateikšu, nē, manuprāt, es gaidu Jason Derulo, nav tā, ka es man tāds, oh my god, nevar sagaidīt, bet vienkārši, manuprāt, tas ir forši, viņam ir tik labas daudz tās populārās dziesmas, un manuprāt, tas būs ļoti fun. Offsetu, nu, man patīk dažas viņa dziesmas, bet nav tā, ka es gaidu viņa to koncertu, nē. Un man vairāk interesē, es ļoti ceru, ka man šogad sanāks aiziet uz kādiem latviešu koncertiem, man liekas, redzēju ļoti pāris, kas man ļoti interesē. Tāpēc es tiešām vairāk pat šogad esmu more excited aiziet uz latviešu koncertiem,
kas vispār ir ļoti netipiski man, bet jā. Un visvairāk es gaidu vienkārši satikt cilvēkus un saukt cilvēkus piedalīties mūsu aktivitātēs un jā, vienkārši labi pavadīt laiku un atpūsties un festivāli vienkārši, manuprāt, es parasti vienkārši pat neko negaidu konkrēti no festivāliem, jo mēs arī par to parunāsim vēlāk. Tā kā es nemaz neko daudz nedaru festivālos, man vienkārši patīk tur būt, man patīk vibes, man patīk cilvēki, man patīk vienkārši staigāt apkārt un kaut ko. Jā, nu es šogad tāpat kā 2 gadus iepriekš pinu bizītes uz festivāliem. Nu, es gan šoreiz redzēju tiktu kā nākot uz darbu, ka mums meitene iepazīstināja ar to, kas ir aktuāls un kas nav aktuāls šajā gadā festivāla vasarā. Un viņi stāstīja, ka šogad viss ir par tādu parasti mati, varbūt minimāli kāds 1-2 bizītes pašā priekšā, vai ne? Tādi tērpi, kas ir tur cargo pants, parasts topiņš, varbūt ķēdes kaut kādas, vai ne? Un es tā domāju, nē, protams, ka jā, labi, tas ir aktuāls un tā mēs varam sekot vai nesakot, bet es festivāls redzu kā tādu burvīgu iespēju ļauties savam radošajam garam, un es noteikti būšu alot. Uz mani skatīties man būs viss kaut kas, vai ne? Man būs mans cowboy tārs, man būs bizītes, es jūtos vienmēr tā kā festivālā, es varu tiešām gan krāšņu make-up, gan krāšņu tērpu, un man nav kauns, neviens nedomās, ka esmu tur dīvaini, vai ne? Un es tiešām ļauju vaļu tādai plūsmai ar iedvesmu un krāsām, un nepalikšu pie tā, kas it kā varbūt ir aktuāls, jā, tur baltas bikses, balts topiņš un kaut kas, vai ne? Nu, tā parasti, vai ne? Tāds vienkāršoti. Bet es tomēr sakošu, man būs diezgan interesanti piepildīt tērpi. Man būs tērpi. Nē, man ir sagatavots abām dienām, man vienkārši 2 dažādi teams, un es vienkārši ģērbšos, tā kā man nav, es tā kā ģērbšos tāds stilīgi, esmu sadomājis visu, bet es personīgi, man nav tā, ka man pagājuši, man ļoti gribējās būt over the top, es baigi nemaz nebiju, bet man bija bizītes doma. Jā, man liekas, tie mati reāli ir tāds foršs aksesuārs īstenībā, un ja arī tev ir tāda diezgan piepildīta frizūra, tad arī neprasās tik šausmīgi daudz piepildīts drēbes. Nu, man nebūs tā, es vienkārši spīdēšu, man būs arī katrā dienā būs bišķi cita atmosfēra, bet noteikti nebūs tā, ka es vilkšu baltu tēkreklu. Jā. Nu, lūk, tāpēc noteikti tiekamies pie EHR partijbusa. Jā. Tur būs viskarstākā balīte. Es patiešām atceros visas man pagājušo festivālu atmiņas pie EHR partijbusa ir bijis vislabākās. Es mīlu to vietu, tā lokācija vienkārši ir, kaut kas, ko mēs gaidām visu gadu. Un it sevišķi, kad beigsies koncerti, balīte tur notiks, balīte tur būs. Un manuprāt, tiešām EHR partijbus, tā ir laba tikšanās vieta, tur ir laba mūzika visu laiku, tas ir tā kā vieta, kur būt starp koncertiem, tā arī koncertu laikā tur ir ļoti daudz cilvēki, tā kā tie, kas zina, tie zina, tiekamies pie EHR partijbusa. Un noslēdzot, ko notiek sadaļu, vēlamies teikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem Ādažu čipsiem un vēlamies tieši jūs aicināt spēlēt spēli, kura atrodas cipsi.lv un varat laimēt lieliskas balvas katru dienu. Jo, jā, limiti nav spēlēt kaut vai katru dienu, atveriet vienu no 9 paciņām, kas ir uz ekrāna un aiz tās ļoti, ļoti iespējams slēpsies naudas vai čipsīgas balvas. Ralf, kāda ir bijis tava pirmā festivāla pieredze, ja mēs runājam par balītēm vasarā? Pirmkārt, mans laikam pirmais festivāls, es nezinu, man īstenībā, man liekas, es esmu bijis uz kaut kādiem mazākiem festivāliem, gan jau, zini, tie no sērijas tur kaut kādas, kur ir visi tie, visi tie kioskiņi un tāda, bet tā kā pirmais festivāls man bija pozitīvs un aizpagājuši gadu. Ka viņš notika Lucasvalā jau? Jā, kad mēs sākām strādāt, un es nezinu, un pagājuši gadu jau pozitīvs un Summer Sounds, un es biju Holly festivālos, un es nezinu, tā kā, jā, pirmā pieredze man bija pozitīvs festivālā, tas bija īstenībā, toreiz bija ļoti forši, bija daudz lietus, bija daudz dubļi, es pat īstenībā, man liekas, tajā pirmajā gadā nebija nekas tāds tā kā pilnīgi crazy, bet pagājušais gads bija, pagājušajā gadā man bija tāda festivāla vasara, pagājušajā gadā katrs festivāls bija vienkārši filma, un šogad jau mēs vēl redzēsim, bet es nezinu, kā tev ir ar festivāliem, jo es zinu, ka tu biji pozitīvs, kad viņš vēl notika Salacgrīvā. Jā, es biju ar ģimeni, un es nevaru ar mammu man pieskatīja, bet es braucu, un es gāju un taisīju tos foto, un bijām uz, kas tas bija pa Race, kā viņu sauc, es atceros to, ka es dejoju un dziedāju un biju pašā pirmajā pie tās lielās skatuves, kad vēl bija Ray, kā saucās viņam uzvārds, nezinu.
Stremord. Jā, un tur bija tās dziesmas kā This Could Be Us, Swang, No Type, Come Get Her. Ļoti, ļoti traks koncerts. Tad to es atceros kā savu pirmo festivālu pieredzi. Man bija reāli 15, man liekas, bet man bija vesels tās uzlīmes uz vaiga, un es atceros iepostu Instagramā, un tā bilde aizgāja, kaut kādi ļoti daudz laika, viņai bija kaut 5000, un bija tāds, this is the shit. Tā kā tāda ir man pirmā pieredze, bet jā, tā rītīgi izdzīvot festivāls, tad gadu vēlāk, man bija 16, tad es sāku reāli rīktīgi izdzīvot festivālus, un atmiņas ir no Summer Sounda, palikšana teltīs, nereāli maza atmiņa. Jā, Summer Sound. Es pat neatceros tajā gadā, vai es biju uz kādu koncertu. Es atceros, nākamajā dienā mēs Tomu vēl tajā brīdī ar draudz, mēs vienkārši zinājām viens otru. Un tad viņš man iegrūda ūdenī, un mēs ēdām tos treknos frī ar kaut kādu treknu kečupu, un vienkārši maucām iekšā visu pēc kārtas. Jā, tā kā man ir tāds atmiņas dažs no festivāliem, bet noteikti, jā, tā kā man bija 16 gadi, es izdzīvoju, visu 100%. Es abus gadus pastāstīšu savas pozitīvas pieredzes, jo pirmajā gadā, es atceros, mums bija, mans pirmais pozitīvs, mums tur jāstrādā lietas, viss forši, mēs tur taisām bildes, viss forši, kaut ko darījāmies. Un tad bet mēs ļoti ilgi līdz pašam vakaram strādājām, mēs bijām tur noguruši un izbasījušies. Un tad pēc pozitīvus es devos uz kaut kādu vecrīgu, un tad mēs bijām vecrīgā visu nakti, un es pamodos nākamajā dienā pulkstens kaut kādos 2, basically, kad mums jau bija jābūt atpakaļ ar tevi strādāt, un es pamodos ne savās mājās, tajās vakardienas drēbēs, un man bija baltas bikses, kuras visas bija dubļos, visu dienu iepriekšējās bija tajās drēbēs, tajā vestē, viss krašs traki. Pamodos, pēc brokastis, braucu uzreiz uz pozitīvas, jo man jau bija tur jābūt. Es atceros, tajā dienā es kaut ko pārvilku kādu krekliņu EHR, un mēs maucām tālāk, un tad tad man atveda no mājām manas drēbes un stīrīja zobus tur vakarā pirms Megan Thee Stallion koncerta. Un tāds bija pirmais pozitīvs. Un pagājuši gadu otrais pozitīvs, neteiktu, ka viņš bija mierīgāks. Šajā pagājušajā pozitīvsā man nav tāda tā crazy story times, vai ne? Man ir vēl viens no pirmā pozitīvs, bet to vispār nekad mūžā nevienu nevar teikt. Anyways, pagājušajā gadā pozitīvs, kā mēs atkal strādājām, bet mans highlights vienkārši tas, ka es pagājušajā gadā pozitīvs, pa 2 dienām iztērēju 500 eiro. Kā tu izdarīji? Tad taču biļetes nebija jāpērk. Jā, vienkārši es visu laiku, es ļoti daudz ēdu, es ļoti daudz dzēru, es vēl, tur kaut kur pa vidam, kaut kur tur braukāju, nezinu, bija forši. Jā, takši, es atceros, abas naktis vēl pēc pozitīvas, es biju skapī, un pēdējā dienā pēc pozitīvas, pēdējā pozitīvas dienā man vēl bija DJ sets. Mans pats pirmais DJ sets skapīja pēc pozitīvas. Šogad man nebūs pēc pozitīvas DJ sets skapīja, bet es gan jau tur būšu. Jā, es atceros, braucu ar tevi, mēs bijām. Jā, es tev atbalstīju, bija ļoti, ļoti forši. Jā, tā, un par Summer Sound runājot par Telšu pilsētiņu. Pagājušajā gadā arī. Man nav jāpaliek Telšu pilsētiņā, es nepalieku Telšu pilsētiņā. Pirmajā dienā ir Summer Sound, viss ir forši. Vakarā aizbraucu uz mūsu, mums ar kolēģiem kopā bija dzīvoklis. Nākamajā dienā es nekur nenonācu, jo nākamā diena bija pilnīgi saustu, jo bija aizbraukusi. Bet jā, mēs tur kaut ko pastrādājām, kaut ko padarījām, un tad vienkārši filma, es tur figurēju apkārt pa Telšu pilsētiņu. Un pats smieklīgākais tas, ka es tajā Summer Soundā vispār nebija nevienā. Vienu brīdis bija iegājis tajā telpā, kur bija kaut kāds reivs, Summer Soundā or something, bet es vispār nebiju uz nevienu koncertu, bet man visu laiku bija kaut ko darīt, es biju ar kādiem cilvēkiem, es biju ar draugiem, un beigās tajā naktī es kaut kādos 4 no rīta jau gaišs paliek, un es eju uz Telšu pilsētiņu pie saviem draugiem, beigās paliku Telšu pilsētiņā un pamodos brīdī, kad, jau visi taisās no Liepājas projām, un tad, kad bija tie lielie plūdi tajā Summer Sound Telšu pilsētiņā, un mums būtiski tieši tajā vietā, kur stāvēja mūsu telts, nav pērķis, bet tur jau
pretī, tur visi jau peldās tajā spēļķēs, un tad es devos projām. Bet tev nebija telts. Kāda ir jūsu telts? Tā kā man drauga telts, kur es paliku, jā. Okay. Tā kā... meitenes tev gaidīja mājās, viņš bija satraukšās, tev nevarēja nesazvanīt, cik es zinu. Es nezinu, es jau biju aizbraukuši Depeche Mode koncertu, man bija ar ģimeni jābūt, un mums bija reāli no Summersound uz otru galu jābrauc, tāpēc es biju tikai uz vienu dienu, un tad es vienkārši tur gulēju mašīnā uz visiem stikliem, lai nokļūtu uz Depeche Mode koncertu, kurš bija Lietuvā vai Igaunijā. Nezinu. Bet jā, telts, draugi. Kur tu biji? Kāpēc tu pazudi? Es vienkārši atpūtos un pamodos vienkārši telšu pilsētiņā. Es vairāk tā to raksturotu. Okay. Un jā, meitenes nevarēja atrast, jo, es biju nesazēdzams, nezināju, kur mans telefons, un no rīta es viņu vispār tikai atradu, un, jau viss bija kārtībā, un es atceros, mēs meitenēm braucām no tā Summersound, un es taisīju mašīnā krosānus. Es redzēju tos stories, tiesties baseni, bet ja mēs runājam par ēdienu, man arī ir viens Summersound story times, kas notika tieši pagājušajā gadā. Es biju ar savu draugu, un, kā, mēs reāli sākam ar Ralfu strādāt diezgan agri, relatīvi agri, ap 1 pa dienu jau esam tur, un ap 10 man jau kājas vairs netur, vai ne? Ap 11, kad es beidzot satieku savus draugus un var atpūsties, es jau esmu tā, viss muguras sāp, vēl liekas kokteils un jau čau, jā. Un es arī sāku tā, ka viss man ir jāiet gulēt, ir 12. Man tikko draugi sākuši, es saku, man jāiet gulēt, Toms Rās mani aizved, viņš arī nāca gulēt, tā kā, es ļoti bēdīgi jutos, jo es nosaku viņam to festivālu pieredzi, jo viņš bija tik jauks, viņš negāja atpakaļ, jo, man liekas, arī būtu sāks raudāt, ja viņš gribētu iet atpakaļ, viens pats mani atstāt gulēt. Bet tajā pašā laikā es arī būtu aizmiguši 3 sekundēs. Nākamajā dienā mēs pamostamies un meklējam, kur iet ēst. Reāli vajag paēst, pirms mēs braucam uz to Depeche Mode koncertu. Un mēs atrodam pizzēriju, uz kuru mēs 100% iesim arī šogad. Man vienalga, es pat varētu, ja man pateikt, kāds Alis tev jāizvēlas pizzērija festivāls. Es neteikšu, kurš, bet jūs varat nojaust. Gan jau, ka es tomēr iet uz festivālu, bet pizzērija patiešām tā, lai jūs saprastu, tik laba, patiešām itāļu pizza. Tā nav sponsorēta, samaksājām naudiņu, bet noteikti iesaku visiem aiziet uz Bel Sibo pizza Napoletana. Jūs iegūlēsiet, jūs atradīsiet. Tas atrodas Liepājā, Graudielā 21. Mēs nejauši aizgājām tur. Bet saprotiet, es jums izskaidrošu, kā es biju saģērbusies. Man bija baltas iešļūcenes Nike, vienkārši tās parastās, ar ko iet uz peldbaseinu. Tad man bija Toma šorti, tādi krāsaini. Viņi bija peldšorti. Tur vēl iekšā, vīriešiem ir, tu jau varbūt zini. Viņiem iekšā ir tie dubultie šortiņi, jā? Yeah. Viņam bija tādi, bet no āras viņi tādi krāsaini, zili, zaļi, rozā, dezīgoli, vai ne? Tas ir tādā stilā. Un tad man bija Britnijas krekliņš, tāds milzīgs tēkraklis ar spīdīgiem kaut kādiem, bet bez krūštura, jā, un es tur eju tā kā bombzis. Es tiešām izskatījos drausmīgi, jo tie šorti ir līdz ceļiem, tā kā nekas tur neiet kopā, mātī ir vienkārši make-ups nav, un mēs ejam tajā restorānā, un viņi saka, jā, tur galdiņš 2, jā, mēs sakam, jā, un tur mēs redzam, ka visi sēž diezgan pilns, viņi mūs aizved aiz visiem, aiz kaut kādas sienas un stūrī ieliek vienkārši pie galda, kurš nav 2 paredzēts noteikti. Un tur bija daži 2 galdiņi pie pārējās civilizācijas, teiksim tā, bet viņi mūs nogrūž stūrī, bet paldies Dievam, viņi neizrādīja to. Viņi ļoti tā pieklājīgi, viņi mums nekā citādāk tā kā neskatījās uz leju uz augšu, viņi bija ļoti pieklājīgi un tā, mēs vēl iedījām labu tipiņu, bet jā, viņi mūs nogrūd prom no civilizācijas, jo mēs izskatījāmies un gan jau arī smaržojām. Es biju mazgāties, bet es vienkārši pieņemu, ka mēs neizskatījāmies smaržīgi un labi un tīri. Vienkārši es zvēru, es pēc bomžu izskatījos, bet tā pizza man ir. Un tagad, kad es likšu šito, es ielikšu bildes. Bet jā, un tā pizza bija vienkārši kaut kas neaptverams. Varbūt tāpēc, ka es nebiju ēdusi un es biju ļoti nogurusi, bet manā galvā tā pizza ir labākā pizza, ko es jebkad dzīvē esmu ēdusi, tāpēc noteikti ejiet tur ēst. Wow. Jā, man bija kauns. Nē, bet tā ir, tāpēc es arī pozitīvi saistēju tik daudz naudu, jo man likās, tur bija tas vegānu stends, un tur bija tik garšīgas lietas, un es biju tik priecīgs, ka viņš burtiski blakus mūsu EHR būsam, bet vispār tieši arī par festivāliem naudas tērēšanu. Es tieši šodien domāju par šo, ko mēs runāsim, un es sapratu, tā kā labākā lieta par strādāšanu festivālos ir tas, ka tu tiec gan uz festivālu, gan tev par to vēl samaksā. Un ne tikai mums, bet tur ir tie visi tie kioskiņi, un es zinu, manas draudzenes, man ir draugi un draudzenes, kuras cenšas vienmēr dabūt darbu tur, lai vienkārši bez maksas tiktu uz festivālu, un tev... Piesmā Laikos teltī man šķiet strādā, jā? Ļoti daudz, un es nezinu, vai visiem tā kā, gan jau, ka visiem arī maksā, bet īstenībā tiešām. Viņas arī teica, ka labi var nopelnīt par tām 2 dienām vai par 2 dienu 300 eiro. Tie
Jā, tas redzat, tas nozīmē, ka tu ne tikai dabū biļetes pozitīvusu, ne tikai tu pastrādā, bet tu arī atpelni visu naudu, ko tu pēc tam iztērē. Man tehniski, labi, varbūt es pagājuši gadu sanācu, aizgāju kaut kādās bišķiņu mīnusos vai arī nullēs, bet vismaz esmu pastrādājis. Un tev ir laba pieredze, tu esi bijis, tu esi patusējis. Es domāju, ka mēs varam ķerties varbūt pie sadaļas, kur mums ir zvans draugam, un šoreiz zvans draugam izpaužās tā, ka jūs mums iesūtījāt foršu storītājums par jūsu festivāla pieredzēm, un tad es varbūt iepazīstināšu ar pirmo, ko man iesūtīja meitene, un tagad es arī nolasīšu, varbūt mēs varēsim kaut kā pakomentēt. Aizgāju festivālu, un pirmais cilvēks, ko ieraudzīju pie ieejas, bija man tā laika drauga bijusī, kura nebija no pilsētas, kurā notiek festivāls. Bet es esmu vietējā. Es nodomāju, lielisks sākums festivālam. Abu dienu garumā non-stopā viņu redzēju, un vienu brīdi pat ar draudzenēm apsēdās pie mana un drauga galda ēšanas zonā, kas likās dīvaini un lieki, bet nepievērstam uzmanību. Festivāla otrajā dienā es diezgan ātri aizgāju mājās, jo nelietoju alkoholu un nebija īsti noskaņojums ballēties. Tomēr man labākā draudzene palika dejot līdz pat rītam. Nākošajā rītā pamodos no draudzenes ziņas. Tu neticēsi, kas notika. Bija 5 no rīta, un es ar draudzeni dejojām pie DJ, līdz brīdim, kad kāds nenormāli sāk skaļi spiegt. Man reprezentācija. Bet jā, tur vienkārši rakstīts, čau! Un lec man kaklā. Es paskatos, un tā ir viņa. Tā bijusī draudzene. Respektīvi, long story short, meitene bija tik ļoti bija stalkojis manu profilu un arī manas labākās draudzenes profilu, ka Pāli ieraudzīja pazīstamu ķipa seju un tā kā sāka kaut ko tur doties klāt, un tad viņas laikam saprot, ka tā bija draudzene viņai. Un jā, viņas tā draudzene neveikli pasmējās, pateica čau un aizgāja. Tas bija pirms 5 gadiem, bet vēl joprojām dažreiz aizdomājas par to, kā viņa diez pati par to jūtās. Vairāk festivālā neesmu viņu redzējis kopš tā gada, bet, jā, respektīvi, viņas drauga bijusī, ar viņas labākai draudzenei kaut ko pieskrien klāt, un tur čau! Cik forši, viņas gan jau visticamāk nav pazīstams. Jā. Wow! Nu, īstenībā es arī pastāstīju par pagājušo Summer Soundu, par to nakti, kur es tur ceļoju apkārt. Man bija ļoti tā kā līdzīga, ne līdz galam līdzīga situācija, respektīvi, teiksim to tā. Tas ir par to klēpi? Es pat nezinu, par ko tu tagad runā, bet nē, kaut kas teica. Respektīvi, puisis to manis ļoti sens pagāts, tā kā ļoti sens, tā kā ļoti sens neesam komunicējuši, tikšies vairāk gadus, jā. Un, respektīvi, es eju 4 no rīta, pa tām smiltīm pilnībā pārguris ar domu, ka es tur tāds slēgšos, bet tomēr man vajag šķiltavas, vai ne? Un es eju pie visiem garām gājiem un jautāju šķiltavas, un nevienam nav. Jā. Un vienā brīdī es satiekos džekus, viņi tur, čau, Rovs, dabūt savus šķiltavas, es savus tur ar viņiem kaut bez rei, un pēkšņi no otras puses nāk 3 cilvēki, kaut kāda meitene un 2 puiši. Un, es vienkārši skatos apkārt, un pēkšņi skatos, vienkārši tas puisis skrien man virsū un saka, čau, Rov, un viņš uzreiz klūp man kaklā, un man bučo, un es paskatos, un tas ir tā kā to raksturot. Puisis no manas pagāts, ar kuru viss beidzās ļoti slikti, un pēkšņi man lec pēc 5 gadiem kaklā, bet man bija tāds, ko tieši tu dari? Un pēc tam, ko viņš man pateica, kāpēc nofilmēju YouTube video, kur tu stāsti par mani? Un man bija tāds, tāpēc, ka man gribējās, un es aizgāju projām. Tā tiešām festivāli ir tā vieta, kur tu vari satikt cilvēkus, kurus tu negribi satikt, kurus tu pat nekad negaidīji satikt. Un pat interesantākā lieta, kad šie cilvēki var pēkšņi domāt, ka jūs esat labākie draugi. Jā, un visticamāk tā meitene, tā kura tavai draudzenei tur skrēja klāt, viņa patiešām, kā tu pati teici, visticamāk ir izsalkojusi. Viņai varbūt pašai kaut kas nepatīk vai ne tik ļoti, ka viņai vajag pievērst tādu uzmanību jums un skatīties, kur jūs ejat un sēdēt netālu no jums. Tā kā noteikti priecājas par to, ka tu neesi apsēst ar nevienu un ka tev viss ir, čikiniekā, jo visticamāk, kad arī tā draudzene, tā meitene, tā viņas puiša, tā, visticamāk kaut kas viņai arī nav neiepriecina viss 100%, ka viņai vajag to uzmanību tik ļoti veltīt no jums.
Jā, es domāju, noteikti tur ir kaut kāds, nezinu, vai jealousy, vai viņi nav tikusi ar kaut ko galā, ja viņi tā uzvedās, vai arī... Es nezinu, vienkārši nedod tam tik daudz domu, jo es domāju, ka tu jau... Tas arī bija pirms sen laika, un es domāju, ka tam pat īsti nav... Jā, tas vienkārši tā notika, un manuprāt, tu izdarīji visu pareizi, tā kā nepievēršot tik lielu uzmanību tam, jo tiešām, acīm redzot, viņai kaut kas iekšā sēž, kaut ko grib redzēt, kaut kur grib piedalīties, un pašai, nav tas apmierinājums ar to, kā viņai viss notiek. Man ir vēl viens storytime iesūtīts storytime par festivālu, un tas ir ļoti saistīts ar to, ko mēs tikko runājām. Kā tikt bez maksas uz festivālu? Pieteikties tur strādāt. Es un draudzene vienkārši kaut kur no zila gaisa izdomājām, ka pieteiksimies strādāt Summersoundā. Jā, mūs pieņēma. Mūsu darba diena ilga kaut kāds 7-8 stundas, bet mums bija bezmaksas 2 dienu biļete. Nereāli krūts mums tas festiņš beigās izvērtās. Tā notusējām tik daudz jaunas draudzības, lai arī tas ilga tikai tik ilgi, kamēr bija festivāls. Izgājām cauri Telšu pilsētnei, arī mazu spainīt rokās un dzērieni pietika 2 dienām. Izejot cauri Telšu pilsētņai. Pēc tam domājām, kas notiek? Es vienkārši negribu lasīt tā, kā tur rakstīts, jo man vajadzēs baigt daudz pīp. Telšu pilsētņā vienkārši gājām svešās teltīs agri no rīta un visus modinājām. Tik jauki cilvēki, neviens nedusmojas, bet iegriezājām riktīgo balli. Vesels bārs nolasījāmies un 9 no rīta gājām izlūkos pa Liepājas humpīšiem. Ļoti labi. Apdziedājām visu tuvējo veikaliņu pārdevējas. Un vislabākais no visa, mēs arī nopelnījām naudu par tām nostrādātajām dienām. Un kaut gan mums vispār nebija mērķis, vienkārši gribējām uz festivālu un tik foršas atmiņas. Man tāds prieks dzirdēt šo, jo tas tiešām ir tāda motivācija, jo ir tādas iespējas, daudz iespējas tiešām doties strādāt festivālā. Mēs arī strādājam ar Ralf festivālā, un patiešām ir tāds prieks, ka nav tā, ka tu izai mīnusos. Vai nu pa nulēm, ja mēs gribam kārtīgi arī paēst, vai nu pat plusos, un tās atmiņas ir kolosāls. Jā, plus tā ir tāda lieta, ko tu dari vasarā. Es nezinu, man personīgi ļoti asociējās vasarā ar tiem festivāliem, koncertiem, un tur ir viss vienā vietā. Jā, cilvēki ir atvērtāki, priecīgāki. Pārdevējs jau zina, ko viņus sagaidīs, ka viņi strādās tur Liepājā. Un tiešām tā komunikācija, jauniegūti draugi, manuprāt, ir tiešām lieliski. Paldies par iesūtītajiem storytājumiem. Tiešām šis bija kolosāli. Jā, tas tev arī bija viss tāds, ko tu gribēji? Šeit bija tāda laikam, ka jā. Man tikai viena meitene uzrakstīja, ka viņa neatcerās 3 stundas no Summersound 23, zina tikai to, ka bija Telšu pilsētiņām. Bet viņa tur pat nedzīvo. Viņa bija tā kā es, tiešām man sekotāji ir tā kā es. Tieši tā jau ir izvēlās tā kā sekot tam, ar ko tu, tā teikt, atrod kaut ko kopīgu. Tiešām. Bet jā, te man arī daudz sūtīgi iepazīst jaunas cilvēkus, tāpēc man liekas tiešām uz festivālam var iet tāds open-minded, ar atvērtu prātu, latviski sakot, jo patiešām cilvēki ir tādi gatavi iepazīties, draudzēties un noteikti, ja tu gribi kādam pieiet klāt, pakomplimentēt vai vienkārši kaut ko pateikt čau, nebaidies no tā. Jā, festivāli ir tā vieta, kur gan vispār nevajag baidīties teikt kompliments, nevajag baidīties runāties ar cilvēkiem, tā ir tiešām vieta, un kaut vai tikko, kā storytājumā stāstīja, kaut vai tie draugi vai cilvēki, ar ko tiem parunās tikai festivālā, kāpēc ne? Ļoti labas atmiņas. Es domāju, ka mēs varētu šobrīd turpināt ar uzdzeramo, jo šeit man arī ir daži jautājumi, kurus mēs varētu atbildēt caur mūsu spēli. Mēs esam katrs viens otram sagatavojuši tādus kā ātros jautājumus, un mums būs arī laika limits, lai tos atbildētu. Un šeit man ir iesūtīts. Ralf, šeit cilvēks nekad nav bijis nevienā festivālā. Ko ņemt līdzi? 5 lietas, ko obligāti ņemt līdzi festivālu? Ūdens, maks, pase, cepure, SPF. Jā, noteikti paņemiet slapjās salvetes. Zin kā, bieži vien beidz stolts papīrs tajos toitojos, un tad nav forši, tāpēc slapjās salvetes noderēs. Arī jaciņa noderēs, zina, ar Latvijas laikapstākļiem. Un, atcerieties, ka ūdens pudeles ienes nedrīkst, lai arī tā ir kaut kāda dārga jūsu personīgā ūdens pudele, kurā varbūt nav ūdens, bet to ienest, diemžēl, nedrīkstēs. Jā. Pirmajā festivāla dienā tusēt līdz rītausmai, vai arī tomēr aiziet laicīgāk gulēt, lai nākamajā dienā tusēt līdz pēdējiem? Līdz rītausmai, un arī nākamajā līdz rītausmai. Ok. Nav variantu. Kāds varētu būt, 2 vai 3 situācijas, kurās tevi aizved mājās ar ātro palīdzību? Kā tu tur nokļuvi? Es kaut ko izlauzu. Jā, tu varētu. Es saindējos rēdienu. Ok. Mani piekāva.
Jā, ļoti labi. Ok, tagad trick question, bet varbūt vari paskaidrot, kāpēc to jautājumu. Kādam žogam tu pāri nekāptu festivālā? Es esmu gatava pārkāpt visiem žogiem pāri, kā arī to es izdarīju kādā no festivāliem, jo bija vibes, bija laba atmosfēra, tā kā, un nebija kur citur doties, jo Telšpilsētņi bija pat tālu. Pareizi. Tāpēc žogs bija tuvākais variants. Vai nu tu iepazīsti cilvēku festivālā, un tu ar viņiem jūs pavadat lielisku laiku kopā un vairs nekad nesatiec viņu, vai arī ar citu cilvēku tu iepazīsties, un tu viņu satiec vienreiz, bet viņš pēc tam tā kā te uzraksta, un jūs turpināt runāt ārpus festivāla, bet jums nekas nesanāk beigās. Es laikam teiktu pirmais, jo man pietiek draugi un cilvēki manā dzīvē, bet tas festivāls, tas varētu būt kaut kas tāds, forši. Man arī bija pagājušajā Summersondā, man bija random cilvēki, ar kuriem es pavadīju tā kā tur visu vakaru, un mēs tagad neesam vairāk runājuši. Mēs pat apēnījām, es skatījām, bet es neesmu nekad runājuši, bet man ir labas atmiņas, tā kā, laikam uz to vienu vakaru ir fine. Ok, anyways. Vai tu labāk gribētu redzēt festivālā savu mīļāko izpildītāju, bet neviens cits nav, neviens cits nedzied līdzi vai nezinu tavu mīļākā izpildītāja dziesmas, vai arī tomēr kādu izpildītāju, kur tu nezini tik labi, bet visi cilvēki vaibo un zina? Esmu bijusi tik daudz koncertiem izpildītājiem, kuru dziesmas es reāli nezinu tik labi un visi vaibo un dzied, un es labprātāk iet uz savu, ko es tiešām zinu no sirds. Bet es nezinu, kādā veidā cilvēki nezinās, ko tas Nicki Minaj dziesmas. Tas gan. Es labāk iet uz savējo, jo man tā patīk dziedāt līdzi, tur sirdi jūti, un esmu tiešām bijis daudz, kur es nevaru dziedāt līdzi, jo tas nav tas mans, tā kā, es vienkārši nezinu, vai es arī varbūt iepazīstu no jauna, tā kā tas, tās dziesmas pievienošu playlistē, bet tā ir pirmā reize, kur es iepazīstu tas koncerts. Tāpēc, es noteikti teiktu, ka man ļoti gribētu dziedāt līdzi. Ok. Jā, pazaudēt Kreklu festivālā vai pazaudēt bikses? Tas ir trick question. Gan jau pazaudēt Kreklu, bez Krekla var izdzīvot, bez biksēm bišķiņ tā kā nērti, un es esmu pazaudējis Kreklu festivālā. Ok. Tā kā, vai tu labāk apmeklētu vai tu labāk apmeklētu vienreiz dzīvē Coachellu, bet nekad neiet vairāk uz Latvijas festivāliem, vai nekad neapmeklēt Coachellu vai kādus citus ārvalstu lielus festivālus, bet turpināt iet uz Latvijas festivāliem? Es gribētu apmeklēt vienreiz to Coachellu vai kādu lielāku piesni. Tagad bija Opener festivāls, kas bija vienkārši wow. Es tiešām ļoti būtu gribējis būt tur, jo manuprāt, esmu diezgan daudz bijis Latvijas festivālos, un tā teikt, mani nepārsteidz vairs nekas šeit, un, manuprāt, ir tik daudz, ko es vēl neesmu redzējis ārpus mūsu valsts robežām, tāpēc es noteikti arī tuvākos gadus, vajag bišķītiņa iekrāt, un noteikti nākamgad gribētu savākt draugu kompāniju un braukt uz lielāku festivālu. Es arī noteikti nākamais tāds, bet labi, šo esmu tik sēdi, jo mēs bijām plānojuši braukt varbūt šogad uz Opener festivālu, bet kaut kā nesanāca, jo šogad bija mans, tā kā, tas bija viss, ko man vajadzētu no festivāla, bija perfekts line-ups, tā kā viss, ko man vajadzētu redzēt, es būtu redzējis tik daudz izpildītājs, būtu redzējis atkal daudzu, un man vairāk nevajadzētu iet uz viņu koncertiem, un man nevajadzētu ar to experience, bet, varbūt nākamgad arī būs labi tie headlineri. Jā. Un tāpēc es vienreiz gribētu to Opener festivālu un vienreiz Coachellu vēl savā dzīvē. Es gribu Eminem redzēt dzīvē, un tad es varu nomirt laimīga. Okay. I need that for myself. Tā kā ja viņam būs tūre, par ko es bišķī tā kā jau jūtu, dzirdu, kaut kur redzu, tad tas ir vienkārši take my money, take everything. Es nopirkšu mums abiem biļetes ar to, un vienkārši mēs brauksim vienalga, kur. Brauksim uz pilnīgi vienalga, uz kurieni vienalga. Nē, zin kā, Amerika būtu grūti, bet mēs arī gribam uz Ameriku aizbraukt kaut kad paceļot tur, bet fingers crossed, Eminem, ja tu šo redzi. Ja tu šo redzi. Tā mēs nonākam arī pie mūsu tēmas par lietu nožēlošanu. Jā. Kas ir interesanta tēma. Vai tev ir kaut kāda viena lieta, ko tu varētu tagad pateikt, ko tu esi nožēlojis? Varbūt tagad nenožēlo, bet kaut kad, kas tev ir bijis tāds ilgāk atmiņā. Man ir divas lietas, un tās ir tiešām tādas, ka es biju mazāka, un es patiešām tagad varu atzīt ārprāts. Nē, bet es arī tajā brīdī, labi, es vienkārši pasātu. Bet man ļoti bail. Ja man tagad cancelos, jūs domājat, ka esmu reāli riebīgs un slikts cilvēks, jums jāatcerās, ka esmu mainījusies, esmu pieaugusi, paaugusies, un es patiešām esmu lielisks draugs, pareizi.
Jā, tu esi. Nu, bet tieši tā. Respektīvi, kad es biju, man liekas, sākuma skolā, man bija tā draudzene. Un mēs abas draudzējāmies, jums abām nebija draugu. Respektīvi, mēs abas bijām izstumtas, mums nebija klasē ar ko runāt, un tāpēc mēs izdomājām, mēs draudzēsimies. Bet mums viena otrai mēs nepatikām. Nu, es to nojaušu, ka viņai tā patās, jo man bija tā un nebija tā, zin, tā draudzīga tāda komunikācija. Tu vienkārši ar viņu esi, tu citreiz kaut ko padari. Es gan nesaprotu, kāpēc mēs darījām kaut ko ārpus skolas, jo patiešām, nu, nebija tā, ka bija tādas jaukas attiecības. Un man bija reāli maz gadi, nu, tā kā kaut kāda 4. 5. klase, nu, nebija pat vēl tīņa vecums. Es paņēmu no viņas somas, kamēr visi bija ārā starp brīdī, tā kā es paņēmu no viņas somas, viņas mājas atslēgas. Un viņai vēl bija tā, ka viņai māsa dabūja tādu vai kaut kas dabūja tādas atslēgu, tādas, ziniet, kad ir atslēgai tā apaļā daļa, vai ne? Un viņai bija tādi, kur var ielikt iekšā tādi kā ķēmiņi, tādi apaļi, kur var ielikt to atslēdziņu. Un viņa man vēl bija tāda sadāvinājusi, man arī dabūjusi. Un jā, es viņu atpazinu viņas atslēgas pēc tiem ķēmiņiem. Un es vienkārši, es nezinu, kāpēc, es vienkārši esmu to atcerējusies līdz pat šai baltdienai, acīm redzot, man sirdsapziņa vēl ar vienu nav tīra. Nu, tagad es būšu izstāstījis visiem, kuri grib to dzirdēt. Tagad es ceru, ka man atbrīvos naktī labāk varēšu gulēt. Es paņēmu viņas atslēgas, neviens to neredzēja, tur bija viss starp brīdī, un es izmetu viņas miskastē. Un vienkārši pēc tam viņa tā kā... viņa tā kā saprata, ka viņai nav atslēgas, un es tēloju, ka tā kā es viņu mierināju. Es mierināju viņu un teicu, tas nekas, tā kā viss būs kārtībā. Var uztaisīt no jauna. Un viņa raudāja. Man nav pamatojums. Man tik žēl. Tas ir kaut kāds reāli. Tā kā jūs tam nezināt, tas izklausās pēc kaut kāda sociopātiska, tā kā tu vienkārši izdari kaut ko, aizlot ar muguras un vēl, tā kā nevis uz kārtību, tu atradīsi atslēgas, tā kā, lai tu tā kā iegūtu kaut kādu viņas to... Bet tas ir sliktākais, ko es dzīvē esmu izdarījis. Un tad pēc kādiem 3 gadiem, mums bija varbūt 7. vai 6. klase, viņas sēdēja, visas meitenes sēdēja kaut kāds paralēli klases biedrienes. Mēs vairs nebijām vienā klasē. Un es redzēju, ka viņas tā kā sēž tajā kofīnā, un es vienkārši redzu, un es ieeju iekšā, un ne no kurienes mēs nekomunicējam ikdienā. Viņa tur bija ar visām klases biedrienēm. Es vienkārši viņai pateicu to, ka es to izdarīju. Un tā kā viņa sāk raudāt. Un tad, bet tad es jūtos tā kā labāk. Bet es nezinu, kāpēc es izvēlējos tādu laiku, tā kā, kad visi redzēja. Ne, tā kā, lai viss redz. Tu man biji stāstījis par tām atslēgām, bet tu nebiji stāstījis šo daļu, ka tu viņai vienkārši pēc pāris gadiem randomā pasaka kaut kādā kafejnīcā, kamēr viņa ar visiem raudāja. Kāpēc viņa raudāja to? Par ko tu raudāji? Tāpēc, kad laikam viņai tas bija tik sāp. Es nezinu, mēs bijām bērni, tā kā arī 6. klase nav pieaudzis cilvēks. Un es vienkārši redzu, tā kā mēs pat nebijām sarunājuši tikties, vienkārši redzu, reku paralēli klases biedrienes. Es ieju iekšā, man tāds, zinu, ko meitenes, es jums gribu kaut ko pastāstīt. Un man tāds, hei, Marta, viņa nesauc Marta, jā. Marta, man ļoti žēl, tā kā es tiešām tā negribēju. Un visas tādas, un visām mutoļā, un viņai krīt asaras vēl pēc tiem 3 gadiem, un man tāds, tā kā, esmu tik slikts cilvēks, un es vienkārši aizgāju projām. Es atnācu, apsēdos, pateicu, aizgāju projām. Un jā, ja Marta šo skatās, es patiešām nezinu kādēļ, es nedarīju to regulāri, es neesmu sociopāts, es zvēru. Es vienkārši, tas ir tā kā sliktākais, kas dzīvē esmu izdarījis kādam cilvēkam, un man nav pamatojums, kāpēc, bet jā, es to tiešām nožēloju. Wow. Tu esi gatavs otrai situācijai? Jā, lūdzu. Ok, vēl sliktāka situācija. Man ļoti gribējās riteni, vai ne? Un man teica, māma krāja ritenim naudu, viņa man uzdāvināja uz man dzimšanas dienu pirms kaut kādiem 5-6 gadiem riteni. Nu, kas te būs tūlīt? Viņš bija sarkanā krāsā. Man nepatīk. Es sāku raudāt. Okay. Ārprāts. Tu sāki raudāt un? Es teicu, ka man nepatīk tā krāsa. Tā kā vienkārši, kad viņi ilgi krāja un apēk tev riteni sarkanu, un tu sāki raudāt un teici, ka tev nepatīk. Nepatīk tā krāsa. Kāpēc tu tagad tev? Tāpēc, ka es tā kā kaut kāda izlutināta, kaut kāda žurka. Tagad tas ir tik slikti. Bet padomā no labās puses. Viņi jau paši tevi izlutināja, tāpēc viņiem nevajadzētu brīnīties. Nē, bet tas ir tā kā jauki, kurš cilvēks tā kā fucking saņem dāvinā riteni un pateiks tā, kā es pateicu. Nē, es kā neko nepateicu, es teicu, ak, Dievs, cik forši, bet tad kā ir raudāt, ka viņš ir sarkans. Nu, redz, tas nav slikti. Es esmu darījis gan jau kaut kāds sliktāks lietas, un es neteiktu, ka esmu bijis izlutināts vienkārši tā kā
ja es nesņēmu, ko es prasīju, par ko mēs vecākiem runājām, tad viņiem darīja zinām, ka tas nav, ko mēs runājām, ko es nesņēmu. Tas jau nav nekas slikts, puses bērni tā dara. Protams, mums jābūt pateicīgiem, bet kamēr tu esi bērns un dzīvo savā burbulī, tev arī nemār iemācīties būt pateicīgs. Jā, bet tad pēc tam es ļoti priecājos un es braukāju apkārt un sapratu, ka man ļoti patīk tā krāsa, jo viņa tā kā bija sportiska, viņš bija tāds sportisks ritens, un tā kā jo viņš nebija tāds atpūtas ritenīts ar tādu lielo, kur var ielikt tūtu, kur var ielikt visu kaut ko iekšā, un man viņš ļoti iepatikās, man tiešām no sirds ļoti patika, un tad atvainojos arī vecākiem. Es vienkārši tā kā jūtos ļoti slikti par to. Bet tagad mēs abi esam pelkuši emocionālā šajā podkastā. Jā. Un es reāli nožēloju, bet realitātē tu kaut ko nožēlo? Es teikšu tā, es pēdējā laikā esmu sapratis to, ka man vienkārši bijušas sarunas ar draugiem par šo, un es sapratu, ka es nožēloju visas tās reizes, kad es, pieņemsim, saviem draugiem stāstu kaut ko sliktu par saviem citiem draugiem vai par savām attiecībām, jo parasti ir tā, ka, iedomājieties situāciju, es pastāstu saviem draugiem tur kaut ko sliktu par savu otru pusīti, vai ne? Un vēlāk un katru reizi, kad pasaka kaut kādu sliktu lietu, taviem draugiem, tā kā galvā reģistrējies tas sliktais, un vēlāk tu ej pie viņiem un gribi pastāstīt kaut ko labu vai sliktu, bet viņiem jau ir, viņi tur vēl, protams, tur to slikto, jo tu jau tur move-onojies, tev tavās attiecībās viss ir sakārtojās, vienalga vai ar draugiem vai ar otru pusīt, bet draugi vai ģimenes locekļi, viņi jau atcerās to slikto, un es sapratu kad es nonācu tādā posmā, kad es vienkārši nav tā, ka es to pilnībā nožēloju, vienkārši es zinu, ka es to vairāk negribētu darīt, un es zinu, ka tas ir, iespaidojas, kā citi cilvēki redz citus manus draugus vai man otru pusē. Pavisam noteikti, jo arī tad, kad mēs runājam, tev tāds, bet tu esi vienīgā, kas zina, kad viss ir kārtībā, kad ir arī tie labie momenti, ko mēs nezinām tik daudz, jo bieži vien ir tāds sāsināts momenti, un mēs kaut kas slikts notiek, un mēs gribam uzreiz padalīties ar to, vai izskatīt sirdi. Un tas cilvēks, viņš uzklausa, bet ir reti tādi cilvēki, kas var arī palikt neitrāli. Tas ir. Tā kā arī varbūt no sākuma bet tagad, man liekas, tiešām tu esi ļoti neitrāla pozīcijā, kāpēc man ir viegli to stāstīt lietas. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas, ko es pateicu, es to nožēloju vai negribētu darīt, tāpēc, ka es zinu, ka visi cilvēki nav neitrāli. Man ir ļoti maz draugi, kuri tiešām paliek neitrāli, kuri saprot, kad ir vēl otra puse, kas saprot, kad ir labās dienas, sliktās dienas, ka tu vari emociju brīdī pateikt kaut ko bišķiņu vairāk, vai tā, un bet vienkārši tāpēc es zinu, ka, labāk vienkārši dažreiz nevajag jaukt citas attiecības citās. Protams, ir svarīgi runāt ar draugiem par kaut kādām svarīgām lietām, bet vienkārši piedomāt, kā mēs pasniedzam informāciju. Jā, jo man ir viena tāda draudziņa, kas tiešām atcerās tikai to, ka vispār nevar, principā, kad pastāst un vienmēr cilvēks uzēdīsies. Uzēdīsies to cilvēku. Un no vienas puses tas tāds forši, ka tas cilvēks vienmēr ir tavā pusē, bet no otras puses mēs jau vairs neesam kaut kādi bērni, lai tu ņem pikotu saites, tu saproti, ka ir both sides of the story, un to vienkārši ir jāuzklausa. Jā. Es pilnībā piekrītu. Bet tā par nožēlošanu, palasīsim varbūt zvans draugam. Jā, lūdzu. Palasīšu, ko man cilvēks sarakstīja, ka viņi nožēlo. Tātad, es nožēloju to, ka neģērbjos vēl ekstravagantāk, lai nokaitinātu cilvēkus. Es teiktu, man liekas, vienkārši ir, tā varētu būt tāda lieta, ko, varbūt agrāk es nožēloju, nevis par tur ekstravagantāk, bet kad es ģērbos kaut kā man vecāki gribēja, lai es ģērbjos, vai es ģērbos kaut kā man likās, kā ar jāģērbjās, lai man tur neko nepateiktu, lai uz mani neskatītos. Vai arī skapī sniedz roku pēc tiem apģērbiem, kas ir sabiedrībā pieņemti, nevis pēc tiem, ko tu gribi uzvilkt. Jā, un noteikti es teiktu, ka, es nenožēloju to, ka, mans ceļš bija kāds viņš bija, vai ne, arī ar ģērbšanos, bet noteikti tā ģērbšanās varētu būt tā viena lieta, jo tā ir sevis izpaušana arī apģērbā, un tu tomēr apģērbs ietekmē, kā tu jūties, tāpēc noteikti ļaujies sev, jo realitātē tu dzīvo priekš sevis, un tas, ko citi padomās, tiešām mēs jau par to runājām, ka tam nav nozīme, jo galvenais, ka tu būsi nodzīvojis savu dzīvi, un tev būs tāds, vismaz es tajā brīdī ļauju savu vilku, ko es gribu, un tas ir tāds sīkumiņš, bet arī ļoti, ļoti tāda detaļa, kas to ikdienu padara foršāku. Jā, tāpēc, lai nenožēlotu par ģērbšanos, vienkārši sākat ģērbties un sākat eksperimentēt. Nožēloju to, ka es ļoti ātri piedodu cilvēkiem, kaut vai man vajadzētu viņus palaist vaļā, bet ļoti grūti to darīt.
Šis ir dziļš. Šis ir deep. Bet tas ir grūti. Tas patiešām grūti, ka tu zini, ka tu jūti, ka šeit vairs nav turpinājums, vai tev vairs neapmierina kāds cilvēks, ka tu jau esi runājis, un tu saproti, ka cilvēks to nesaprot, un viņš dzīvo pilnīgi citādākā tādā savā burbulī, un viņš negrib tevi uzklausīt, viņš negrib tā draudzība vai varbūt attiecības vienkārši, slīkst. Un ir tik grūti pateikt un pielikt punktu, bet realitātē tas lēmums, tas ir tas priekš sevis veiktais lēmums, ko mēs nevaram veikt, mēs nevaram sevi likt pirmajā vietā. Jā. Tas ir tas, ka mēs dzīvojam, jo mums ir bail par citiem, mums ir bail pateikt, sāpināt UTT, bet es arī, esmu atlikusi vienu lietu, kas man ir jādara ļoti ilgi, un es to atlieku, un es eju pie kaut kādiem speciālistiem, ko es satiku vienreiz gadā, pieņemsim, tur Bīzes Pinūras festivālu, un man tā meita saka, bet tu jau pirms gada to teici. Tu jau pirms gada man teici, ka tev vajadzēja jau to izdarīt. Jā. Un es saku, un tas man tā kā sejā pilnīgi iemet vēlreiz, Alise, tu saproti, ka te jau cilvēki no malas saka, ka tu jau pati gribi, un jau tu esi stāstījis šo, bet mēs atgriežamies pēc tās sarunas, jo tu sevi nepietiekami mīli. Manuprāt. Jā, tu nevari pieņemt to lēmumu priekš sevis. Jā, tas ir tas, un man īstenībā arī te raksts cilvēki nožēlo, ka neliek sevi pirmajā vietā, un tur jā tā lieta, protams, tev ir jārespektē citi cilvēki, un dažreiz arī jāziedojas kaut kādā ziņā taviem tuviniekiem, bet tā kā tu to vari darīt, kamēr ir kaut kāda apusēja atdeve, tā kā, un vienmēr tev ir arī jāparūpējas par sevi, sevišķi, ka tas ir kaut kāda tāda situācija, kad otrs cilvēks tev kaut ko, neskatāms reizes, tad nezinu, dara pāri vai iet pret tavām robežām. Jā. Tāpēc ir tomēr jānoliek sevi. Kā tu izdarīt? Protams, ka viegli tas nav, bet jā, tas, manuprāt, vienkārši ir jāsaprot galvā, ka tu palaidīsi vaļā un nāks vairāk, nāks labāk, nāks tas, kas ir vajadzīgs priekš tevis, un ja tu nepalaidīsi, tad tā vieta ir aizņemta. Cilvēks ir tavā dzīvē, nekas jauns nevar ienākt. Tā no sērijas, kad jāsaprot, ka ir bailīgi, bet tu nekur nenonāksi, ja tu nepieņemsi tos sāpīgos, grūtos lēmumus, jo noteikti, lai tiktu tālāk, lai tiktu uz to laimīgo sevis versiju, labāko, veselīgāko, tiešām in and out laimīgu sevi, tev ir jāsaprot, kas ir pa daudz ikdienā, kur tu velti savu laiku, kur varbūt tas nav jāvelta, vai, tādā ziņā, ka tas nav priekš tevis, tas nevad tevi uz to mērķi, un tu tāpat tas dari, bet, tu neizaugs, vai ne, jo tas neiet kopā ar taviem visiem, jā. Man īstenībā ļoti patīk, ka tāds ļoti cheesy teiciens, tā kā your new life is gonna cost you your old life, tā kā, respektīvi, tulkojot, tava jaunā dzīve maksās tev tavu veco dzīvi, un diezgan cheesy, bet man ļoti patīk, jo tā actually ir, tā kā tev ir jāpalaiž kaut kādas situācijas, kaut kāda cilvēka vaļā, tev ir jāmaina kaut kas radikāli savā ikdienā vai kaut kas, lai tu mainītos un lai tu būtu kaut kāds cits cilvēks, jo tā kā tikai caur pārmaiņām tu nevari darīt visu to pašu un kļūt par kaut kādu gaidīt citus rezultātus. Tāpat arī ar tiem cilvēkiem. Bet, lai izslīdētu no šīs nopietnās nots, meitene nožēlo, ka viņa nomīza un nedabūja selfiju ar pruseku. Es domāju, nākamreiz noteikti nemīzēt. Man ir īstenībā, man liekas, ka 2 vai 3 selfiju ar pruseku kaut kādās random vietās. Vienkārši kopā ar vēl cilvēkiem, bet tāpēc, domāju, noteikti nebeidies. Jā, jo es biju domājis, redzēju, ka man viena arī meistarīt ielika storijā, ka viņa sēdēja tā kā netālu no tās Kristen Stewart, vai ne, jo viņa tagad ieraksto filmu Latvijā, ja kas bija arī nesen tie castingi, visi tur meklēja nude sīniem, tur meklēja arī drag queens un tā. Bet jā, un es tā domāju, ja es viņu satiktu, man liekas, man būtu bail, bet tā gribētu uztaisīt bildi, tā kā priekš atmiņām, jo tā man meistarīt arī bija ielikusi bildi tā, ka viņa tā kā redz, ka viņa tur sēž aizmukrē. Un bija tāds, kāpēc uztaisīt normālu bildi, vai ne? Bet jā, pašā laikā es domāju, ja es ar viņu sēdētu vienā restorānā, vai es saņemtos, es ļoti gribētu, bet, zin kā, man tāds, es negribu traucēt un tā, negribu, zin kā, viņai tur personīgas laiks, viņa ēd un atpūžās. Tad ir tā dilēma, vai ne? Bet, es laikam gribētu ļoti uztaisīt bildi. Jā, īstenībā es par to esmu daudz domājis, tā kā par vispār slavenībām vai kaut kādu sabiedrības cilvēku, tā kā, jo ir kaut kur jābūt tām robežām, ka tā kā tas ir ok pieklājīgi pajautāt, un ir, ka tā kā, ka tu negribi pārkāpt to viņu privātumu robežu, citiem pilnībā piedīrsas, bet tā kā, es domāju, ja tu tā kā pieklājīgi pajautā, vienkārši vienmēr atcerēties, ka tu vari arī sagaidīt, ka tev pateiks sorry, nē. Jā, Dievs, tas ir tik labi, jā, tu vienkārši esi ļoti polite, esi ļoti pieklājīgs, jo, īstenībā, jā, ļoti gudri pateici, jo, protams, ja tu pieskaries klāt, kamēr viņa, ņem, tūlīt gremos ēdienu un pateiksi, bildi, ak, Dievs, lūdzu,
protams, ka tas var, sāsināt, radīt nepatīkamu situāciju, bet ja tu tā mierīgi pieeji klāt un saki, es ļoti atvainojos, ka es traucēju vakariņu laikā, bet es patiešām ļoti priecātos, ja būtu tāda iespēja uztaisīt foto, jo man tur patīk tas un tas, ko jūs darat. Tas ir pilnīgi citi pasniedz sevi. Tā. Un arī, un citreiz arī, tā kā jāņem vērā, ka tas otrs cilvēks, tā kā tajā brīdī viņš var negribēt runāt ar cilvēkiem, viņam kaut kas notiek galvā vai kaut kāda doma galvā, un tā kā arī, vienkārši nebūt ļoti, tā kā uzbāzīgiem, vienkārši pieklājīgi pajautāt, un ja būs, ja nebūs, tev ir jārespektē tā cilvēka otra vienkārši laiks, dzīve un vienkārši personal space, jā. Jo arī, ja cilvēks pasaka nē, tad nav uzreiz jādomā, ka Dievs viņš ir iedomīgs. Ak, Dievs viņš taču tāds. Un tu internetā liecies pilnīgi citādāk dzīvē. Tu apsties, kāds tu esi riebīgs, pasaka nē. Bet tas arī nav tas pats, vai ne? Jo tas arī ir labas dienas, ir sliktas dienas, ir labi momenti. Varbūt viņi tikko, es nezinu, varbūt viņi tikko atlaida un dara, varbūt tikko sasitās, varbūt nokrita kaut kā nolauza nagu. Ja man, tā kā es arī uzreiz, man tāds lietas, man svētu mieru, vai ne? Tā kā tu nevar zināt, kas cilvēkam dzīvē noteikti, vienkārši tādi, silīgi piemēri, smieklīgi piemēri, bet vienkārši nevar arī pēc vienas situācijas pavisam uzreiz norakstīt un tā teikt, jā. Tev ir vēl kaut kas foršs? Tā tad man ir tas, ka nožēlo, ka nepateicis meitenei, ka ir jūtas pret viņu. Tas gan ir stulbi, reāli. Vajag pateikt. Tāpēc, ka kā citādāk cilvēks zinās, un tu tik reāli var palaist garām amazing iespēju un potenciāls attiecības draudzību. Jo tas ir tik, kā mēs domājam par sevi, Dievs, ko viņi padomās, vai Dievs viņi pateiks nē, bet realitātē tieši mums vajadzētu saprast, ka, ja mēs pajautāsim, tas mums palīdzēs. Jo mēs uzreiz varēsim saprast, vai ir vai nav, vai grib vai nē, jo varbūt arī otrs cilvēks tikpat ļoti baidās, un tā jūs nekad nesācat runāt. Un varbūt tam cilvēkam tad, kad tu pateiksi, ka tevi jūtas pret viņu, parādīsies jūtas pret tevi, jo ir tādi cilvēki, kuriem parādās jūtas tikai tad, kad viņi ir pārliecināti, ka otra cilvēkam ir tā kā apusējis jūtas. Tāpēc tiešām nevajag baidīties. Ir kaut kādas ekstrēmas situācijas, tā kā citreiz, varētu būt kaut kādas konkrētas situācijas, kur varbūt nevajag, bet tā kā, ja tev nav kaut kāda tā ekstrēmā individuālā situācija, tad, es domāju, vispār nevajag nav ko mīst, vajag teikt, un būs mīlestība, vai arī nebūs, un varēsi doties tālāk, tu atbrīvos arī sevi. Jā, jo tev nebūs tāds, ak, Dievs, kā būtu bijis, ja būtu bijis, jo es personīgi nožēloju dažas reizes, ka es nebiju atklāta un nepateicu tā kā cilvēkam, jo vienmēr, kad man kāds patika, es biju tik riebīga. Es biju tik riebīga par to cilvēku. Es vienkārši izklausos tik slikti šajā epizodē. Jo, jā. Bet jā, tas bija vienkārši tāpēc, ka es nezinu, man arī bija bail, vai ne? Un es kaut kā citādākā veidā mēģināju pievērst uzmanību, bet tā kā negatīvā veidā, kas ir tik nepareizi. Jo es speciāli tur kaut ko apsvēju vai kaut kādas tur detaļas tur pamanīju, jā, jo loģiski viss, ko es domāju, bija par to cilvēku. Bet tā kā tik nepareizā veidā, un varbūt, ja es to vispār daudz citādāk būtu parādījusi, izrādījusi, būtu daudz jaukāk, daudz draudzīgāk, daudz skaidrāk. Un es arī nedomātu tagad, kā būtu, ja es tajā toreiz būtu pateikusi un saņēmusies pateikusi, hei, man liekas, ka tas ļoti foršs cilvēks gribētu ar tevi tur aiziet picu uzēst. Vienalga, ja. Bet kaut vai arī jums kaut kas nesanāk beigās, tāpat jūs jauki pavadījāt laiku, tā arī mēs to atstājam, un tu vari iet tālāk un meklēt kaut ko jaunu un skatīties, kas foršs vēl ir. Un tev nevienmēr nav jāpasaka otram cilvēkam, tā kā, es tev mīlu, vai arī es gribētu tur. Tā kā tev nevajag arī to, tu vari noteikti pagriezt arī vienkārši, tu man liecies ļoti, tā kā, jauks cilvēks, foršs cilvēks. Es gribētu pavadīt ar tevi laiku, es gribētu tevi vairāk iepazīt, tā kā, tas nav nekāda viena tā šablona, vienkārši izdomā, kā tev ir ērtāk, un, tā kā, izdomā, kas ir tas veids, kā tu pasakot vai dodot hintu, tā kā, kas tev, kurā tu jutīsies ērtāk, tā kā. Jā, patiešām, to arī var teikt, tā kā, gribu ar tevi vairāk parunāt, vai kaut kāda, man liekas, ka mums varētu būt labi kaut kas kopīgs, vai ne? Jā, vai es gribu izmēģināt kaut ko jaunu, bet man tur draugi netiek, negribat nākt ar manis, arī kā reiz varētu arī parunāt ar. Jā, Es izmaksāju. Jā, plus arī, tā kā nevienmēr jau arī, manuprāt, cilvēki arī fokusējas uz to, ka, tā kā, ja tev kāds iepatīkās romantiski, tev jāuzsāk tā visa lieta kā kaut kas romantisks. Nē, īstenībā pat labi, tu vari no sākuma varbūt jūs iepazīsiet viens otru tuvāk un sapratīsiet, ka jūs būsiet tikai draugi, vai arī vispār jums nav nekas kopīgs, tāpēc var to nav uzreiz tā kā tur jāgāžas ar kaut kādām tiešām mīlas, tur visu, bet vienkārši kaut kā no citas puses, un tas arī atvieglo vispār ļoti daudz to, tā kā pressure, jo ļoti bieži ir arī tā kā tās bailes pateikt,
kad atzīstās jūtās, kad otrs cilvēks jutīsies nērti un tā kā būs tāds, nē. Tāpēc arī, tad šajā gadījumā arī labi ir tā kā to no draudzīgās puses. Ja jums jau tur ir kaut kas dziļāks un tad tu gribi atzīt jūtas, tad jau jā, tad ir vai nu ir vai nu nav, bet jā. Ok, super. Es domāju, kādu noslēdzošo, ne? Rekur tieši meitene raksta tā pavisam neko, bet tā I wish I wasn't such a cunt in my teen years. Tas tā kā tu. un nožēlo pāris vīriešus vēl. Tas ļoti labi apkopoja tiešām tā kā es tiešām nebiju tas jaukākais cilvēks, es arī mēdzu kaut kā uzsēsties. Ak, Dievs, man ir vēl viens tāds. Es ļoti ceru, ka cilvēkiem nepamainīsies viedoklis, jo es patiešām esmu sapratusi, ka es darīju nepareizi un es esmu augusi no tā un es patiešām atzīstu, es nebiju tas jaukākais cilvēks. Piemēram, es biju pagājušajā, es pārgāju no vienas skolas uz otru un iepriekšējā skolā es vienmēr klasē uzņēmos visus organizatoriskos pasākumus. Es vienmēr biju, ķipa klases vecākā, es organizēju tur tos konkursus, kad bija klasē jādara, tur visas ekskursijas, ievācu naudu, tā. Un pāriet uz jaunu skolu, protams, kā es domāju, ka es atkal uzņemšos to pašu darīt, vai ne? Un tur stāv priekšā kaut kāda zuze, kas jau to visu dara, un viņa jau ievāc numurus pirmajā dienā, viņa jau ievāc visas klases, vai ne, klases telefonu numurus, lai taisītu klases grupu. Un es domāju, bļāviens, kāpēc viņa tā dara? This is my job. Un jā, kopš tā brīža es uzsāku kaut karu, kas 3 gadus ilga. Vēl ar vienu ilgst, un man īstenībā neko tā meitene nav izdarījusi. Bet man ir tik dziļi iesēdies, ka nē, viņa ir ļauna un viņa ir slikta un mēs nedraudzēsimies, man nepatīk, ka es pat vairs nezinu, kā tu izmainīt, vai ne? Un tas ir tik silly un tas ir tik ļoti stulbi, kad 9. klases prātā man tiešām likās, ka tas ir kaut kas tik svarīgs un nozīmīgs, ka es vienkārši nevarēju palaist to naidu. Un man pat, man vienkārši kaut kāds problēmas. Bet jā, es tiešām nebiju augsts. Jā, es domāju, bet par to nožēlošanas lietu skaties, ko cilvēki raksta. Viņi nožēlo, visvairāk nožēlo cilvēku, vai nu viņi kaut ko neizdarīja, kas ir visstulbākais, jo tas ir kaut kas, ko... vienreiz. Tieši tā, un otrs ir, ka tu kaut ko izdari, bet ļoti bieži cilvēki nožēlo kaut ko, pieņemsim, par cilvēkiem, tā kā, tur piedeva, nepiedeva, pielaida pa tuvu, tur kļūdījās, bet manuprāt, tā kā, piemēram, tāpēc mēs ar Alis vairāk šo epizodu gribējām noslēgt un pastāstīt par to, ka īstenībā jau mēs tā pa lielam neko nenožēlam. Ja man tagad pateikt, ko tu tiešām nožēlo, pilnībā neko. Jā. Šis viss ir bijis process, un varbūt kaut kādā konkrētā brīdī tev liekas, tev varbūt kaut kādas emocijas, saka, Dievs, nē, ko es tur izdarīju. Protams, tas ir normāli, bet uz bigger picture, tu nonāks vienmēr kaut kādā dzīves punktā, kur tev būtu tāds, nē, man vajadzēja to izdarīt, lai tas bija mans experience. Jā. Vienīgais, ko cilvēki nožēlos, un tu nevarēsi nonākt punktā, ka tev būs tāds, es jūtos labi par to, ja tu kaut ko neizdarīsi, ko tu gribi izdarīt, ka tu kaut ko neiesāksi, kaut ko nepamainīsi. Tas ir tiešām lietas, ko tu vēlāk vari nožēlot. Jo tas, ka tu kļūdies un nožēlo, jā, tu kļūdījies, vai tur kaut kas nebija tā, tas ir ok, jo tu mācies no kļūdām, bet tu tiec kaut kur uz priekšu, tu nonāc pie kaut kādiem secinājumiem. Šis man nepatika, šo vairāk nevajag. Šo negribu. Jā, jo visi tie notikumi, kas ir labi, kas ir slikti, viņi tomēr būvē mūsu ikdienu, būvē mūsu dzīvi, un bez tām visām sliktajām lietām es varbūt nebūtu tagad tik labs draugs. Varbūt tagad man uznāktu gaisā, varētu tur Ralfam ieriept kaut kā, tāpēc, ka viņš nokavēja. Nē, tāpēc, ka es biju tur, es to visu izdzīvoju, es sapratu, ka tas nepareizi, es sapratu, ka darīt citam pāri un aprunāt tas viss nav vajadzīgs, un es vienkārši mācos no tā, un man tas bija vajadzīgs, jo citādāk es būtu citādāk vienkārši šobrīd nebūtu izdzīvojis to. Un jā, patiešām vislielākais žēl ir par to, ka kaut kas nepateikts, kaut ko gribēja pateikt, izdarīt, ko gribēja sākt to jauno hobiju tagad, nevis pēc tam domāt, bļāviens, kāpēc es toreiz nesāku? Īstenībā es gribu par hobiju pateikt, bet, protams, ja jūs gribat hobiju, uzreiz ejiet un darat, bet ļoti smieklīgs tās. Es jau pieminēju, ka esmu sācis tajā dejošanā, vai ne? Un es jau dejot gribēju iet, pirmkārt, kaut kad man bija 14 gadi, es sāku iet 2 mēnešus dejošanā, bet tad es beidzu. Un tagad es jau no kaut kādiem, tiešām, 16 gadiem gribēju sākt iet dejošanā. Bet kas ir smieklīgākais? Es tieši tagad sāku iet, tur arī vesels storytime, kā mēs tieši tagad ar manu draudzeni sākām iet tajā dejošanā, un es vakar runāju ar manu, viņi man paziņa un arī manu trenere,
Mēs sapratām to, ka viņa ir mana, tā kā es vakar pirmo reizi uzzināju, ka viņa ir mana vecuma. Viss sakritis ir tā, ka vienkārši es nemaz nevarēju iet, tā kā es varēju, protams, iet sākt trenēties, un mēs tagad kopā kaut ko tur trenēt vai kaut ko, bet es nemaz nevarēju sākt iet trenēties, jo tieši tā ir noticis, kā vajag, tā kā, ka man treneri vēl pati mācījās dejot, lai viņi varētu man tagad mācīt dejot, tā kā nav nemaz tieši tā, ka pilnībā, bezjēgā, ka es arī nejoties, kad es tā kā pazaudēju savus 3-4 gadus dejošanas, jūtu, ka tiešām šis bija īstais laiks, kad sākt, un esmu priecīgs, un es jūtu, kad man tāds tā kā, vajadzēja jau agrāk, bet tā kā, it's ok, galvenais ir sākt kaut kad, un nekad nav par vēlu sākt. Jā, nekad nav par vēlu. Un patiešām es domāju, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, bet dzīve ļoti bieži paspēlē iespējas, un tad tā ir tava izvēle. Vai tu izvēlies to darīt, vai tu izvēlies nogaidīt. Un visticamāk, tu darīsi to, kas ir labāk tev, lai tu izdzīvotu tajā brīdī, lai tu dzīvotu, un lai viss būtu kārtībā, bet noteikti piefiksēt tās iespējas, ko tev dzīve dod. Reklāmas, draugi, kas aicina, jo tev tās ir, un jo ātrāk tu to izmēģinās, sapratīs, jā, nē, jo labāk. Jā, un arī tas jau ir tas tā kā par to saprašanu, tā kā pat, ja tu saproti, ka tev lieta nepatīk, vai kaut kas tur nesanāk. Tas ir tikai cilvēcīgi, un tas jau arī labi, jo tagad tu zini, šis man nesanāk, vai šis man nepatīk, vai šis man nepiesaist, vai ok, šobrīd šim man nav laika, es negribu šim veltīt savu laiku, bet vismaz tu esi izmēģinājis un jau izkāpis ārā no tās savas komforta zonas, un tev paliek vieglāk darīt citas lietas, un justies, ka tu tiešām dari pietiekami priekš sevis. Jā, un galu galā izvēlēties to, kas ir tavs un kas tevi novedīs līdz tam perfektiem līdz tai perfektai dzīvei, darbam un tā tālāk. Jo tas ceļš ir ejams un tev vajag vienkārši saprast, kas ir jā un kas ir nē, un neveltīt uzmanību un laiku tam, kas ir nē, kas tev nepatīk un ko tev nevajag ikdienā. Jāsaka, ir arī paldies, respektīvi mūsu journaling, dienas grāmatas sadaļa, rubrika. Ralf, kam tu saki paldies? Es nezinu, esmu pateicīgs, ka es tiešām dzīvoju to savu autentisko dzīvi un dzīvoju klapi pilnu nebēdu un kad es tiešām varu šobrīd skatīties savu dzīvi ar tādu tā kā, man nav ko nožēlot, viss notiek tā, kā tam bija jānotiek un jā, kad esmu iemācījies tā kā nebaidīties un mēģināt jaunas lietas un kad man ir apkārt arī tādi cilvēki. Jā, es gribu teikt paldies par maniem tīņu gadiem. Viņi bija krāšņi un stāsti ir daudz. Gribu teikt milzīgi paldies maniem vecākiem par manis izturēšanu un mīlēšanu, neskatoties to, ka es biju, jāsaka angliski, pain in ass. Vienkārši, es biju grūts bērns. Bet paldies par riteni, paldies par atbalstu. Ļoti, ļoti atvainojos visiem, kam es esmu kaut kā ejot savu ceļu, darījis pāri. Es patiešām negribēju beigās noteikti arī šobrīd ceru, ka visiem viss ir labi un es ceru, ka visiem viss izdosies, ko vien sirsniņ kāro. Bet jā, paldies par šo iespēju dzīvot šo skaisto dzīvi un pieļaut kļūdas. Un, protams... Paldies EHR-am par atbalstu mūsu podkastam, par skaisto terasi, paldies Mārtiņam par mūsu filmēšanu un paldies arī Ādus Čipšiem par mūsu ko notiek sadaļas sponsorēšanu un ko, nezinu, tiekamies festivālos, tiekamies Pozitīvsā jau šonedēļ. Tātad būsim EHR partībusā un Lielvārdas alus zonā, tā kā tur jūs mūs redzēsiet un bučas!